pēdējā diena Parīzē. Un ir tā, ka negribas nemaz staigāt īsti vairāk, jo ir jau izstaigājušies vēl paraušana, bet mums ir jāgaida vilciens vakarā. Mums ir 4-5 vilciens un 8 mums izlidošana no tās pašas pilsētas, kurā mēs iebraucām. Belvais. Un mēs tikai kādā pusnaktī ielidosim Viļņā. Un tad Viļņā mums jābrauc palikt viesnīcas Numuriņā, jo mēs nebrauksim apakaļ 3 stundas pa nakti. Mēs vienkārši būsim beigti pēc šī milzīgā transfēra. Tagad mēs principā vazājamies uz Dureni pa Monmartu un jāatrod, ko paēst pusdienas. Pa mierīgo. Mēs esam gandrīz klāt pie tās vietas. Kurš zinātājs varētu pastāstīt komentārus, kāpēc pa ielām tek ūdens? Mēs minējām, ka cilvēki met benčikus un tad ūdens viņus aizskalo projām. Noteiktā laikā un pa visām ielām tā ir. Ça fait bizarre, ça fait surcharger. Mēs ieblandījāmies tādā ļoti autentiskā Parīzes kafejnīcā, atvilkt elpu un iedzert kafiju. Bet lielais plāns, man liekas, mums vairs nekāds nav. Es reāli esmu jau bišķiņ nogurs, es gribu tik līdz stacijai paēst un gaidīt vilcienu. Jo tā pilsēta ir nebeidzama. Mēs izteigājām gan tur, gan šur, nu viņi visur ir skaista. Katrs stūrīts aizies tam stūrītim, tas nākošais stūrīts, tad nākošais stūrīts. Te reāli vajag kaut kādu segveju vai lidojošo paklāju, lai tā var izbaudīt. Jo tā baigi var staigāt stundām. Kafejnīcā mums bija neliela izbrīns par to, cik mēs samaksājam par kafiju. Ja mēs nopirkām 2 kafijas un 2 tējas, un likās, nu, ok, kafija varbūt maksā dārgāk, bet nu, tēja jau nē.
nav it kā beigt tas svarīgi, bet pat kopā mēs samaksājam gan 20 eiro un likās, jā, tas tā dīvaini liekas. Tālāk neko, devāmies uz staciju. Stacijā es gribēju uzfilmēt, kaut ko parādīt, bet kaut kāda 4. kadra man tur pienāca klāt un pateica, ka filmēt nedrīkst. Tāpēc stacijas video bija ļoti īss. Paķērām ēdienu tur pat stacijā un gājām uz vilcienu. Mums bija stunda jābrauc, vilcieni viņiem ir ļoti komfortabli ar galdiņiem, ar toaletēm, lādētājiem un visu, ko var iedomāties. Pusdienas var mierīgi apvienot ar to, kam jūta to braucienu līdz lidostas pilsētiņai. Un mums nenormāli paveicās ar to, ka īstenībā mums bija nepareizi norādīts laiks e-pastā bija atpakaļ laiks bija norādīts Latvijas. Tātad mums rādīja, ka mūsu izlidošana ir 8, un mēs mums ir baigi daudz laika, un īstenībā izlidošana mums bija 7, tā kā ļoti labi, ka mēs tā laicīgi gājām uz vilcienu. Nevis gaidījām nākošo, kas ienāktu tur pēc 7. Tā mēs būtu reāli nokavējuši savu lidmašīnu. Viss tad iekšā lidmašīnā, brum, pirmo reizi lidoja pa tums. Nav tik interesanti reāli, ir garlaicīgi, bet ir forši, kad izslēdz gaismas un var pagulēt. Vismaz var mēģināt pagulēt lidmašīnā iekšā. Aizgājām pēc savas mašīnītes, brum, satikām mūsu hostu, es pat nezinu, kā latviešu valodā Airbnb tas saucās, ne īpašnieku, bet tas, kurš tev sagaida, ielaid mūsu dzīvoklītī. Aizbraucām, kas ir baigi forši. Viņa aizbraucām uz diennakts maksimumu, jo mēs bijām nolidojuši to gabalu, cik tur kaut kāds 2,5 stundas, un, protams, un grib sēst. Un viss jau ir loģiski ciet. Un tad maksimumu baigi izglābt, ka var dabūt gatavo pārtiku. Uzēdām, aizskrējām fiks līdz vietējiem krogam, kurš saucās Bārs I Love You, vai ne, Love Bar viņš saucās, kas bija diezgan interesanti pieredze, jo tās riktīgs. Tad, nezinu, gribas teikt hippija vieta, jo visi dzērieni ir kokteļi, ko taisa viņi paši in-hausā no saviem. Tātad viņi taisa uz vietas savus kokčus, kuru sastāvā ir viņu pašu ražoti sīrupi. Kokteļi bija ļoti garšīgi un interesanti. Tika pie kraftiniekiem, pasēdējām kaut kādu stundiņu līdz 1, man liekas, un tad gājām gulēt. Dzīvoklis, kurā palikām, bija diezgan ok. Viss tur bija čikniekā. Tad viss lecām iekšā atkal nākušā dienā mašīnā un braucām apakaļ uz Latviju. Tā, principā, arī noslēdzās viss tas brauciens, mēs kaut kāds, cik tur 5 dienu garumā tāds intensīvs. Ko var pateikt, kad uz kādu laiku notiek, ka pietiks, būšu bišķiņ atēdies pilsētu, man tagad vairs neprasās uz lielām, baudīt arhitektūru, staigāt pa milzīgām pilsētām. Tagad vairāk nākošo ceļojumu gribas jau kaut ko tuvāk pie dabas. Tā ziema ir reāli tā izbesījusi jau, kad nevar izturēt, nevar sagaidīt, ka beigsies tas sniegs, lietus un vējš, un kad varēs atgriezties uz dabas takām vai pie kaut kādiem ezeriem braukt un upes. Tas ļoti pietrūkst. Tā kā kopējā feelingā brauciens bija baigi labais. Viss bija baigi forši. Es nezinu, nevar tas, ko piesieties. Vienīgi tas, ko es teicu iepriekš, ka nākošais prasītos, ja brauc uz tādu lielu pilsētu, tad prasās kāds, kurš parādīja foršas spotus, un lai tu var pārvietoties nevis ar kājām, bet ar kaut kādiem elektroskūteriem, kas visapkārt jau iet ar vien lielākā trendā iekšā, un tu vienkārši mobīlo telefonu ar aplikāciju viņu, tā kā mums ir kārguro, kāršērings, tad tur apmēram tas pats, ka tu ar telefonu pilk, QR kodu noskanē, mums pēc starta tev atslēdz vaļā tavs skūterīts un tu mauc. Jo tur tu vari maukt, bet reāli, ja tev nav telefons un nesties kartē, un ne visur arī ir veloceliņi, tad var būt čābīgi pa to pilsētu, nesanāks nemaz tik ātri. Jo, es, piemēram, nogurstu, man patīk pastaigāties, 10 km noiet pa pilsētu, ir ok, bet, kad sāks jau kaut kā 15 līdz 20, es vairs tur nesajūtu kaifu, man tomēr tās ir brīvdienas un gribas atpūsties un iečilot, nekā spriņģot 4 dienas, tur katru dienu pa 20 km, jo paši ziniet, kas ir gājuši pārgājienos vai ceļojuši. 3. dienā tev ir tā, ka, paldies, es nekur negribu iet, es esmu gatavs sēdēt krēslā un svičot pulti televizoram, nekā visu laiku staigāt apkārt. Bet iespēja noteikti pozitīva. Pirmie iespēja, ka mēs atbraucām, bija apgriezt proporcionāli pretēji ar tiem iespējiem, kādu mēs aizbraucām. Ļoti skaista pilsēta,
ļoti daudz arhitektūras pērles, kaifs, droši vien, ka tad, kad tur ir vasara un ir visas tās apaugušās mājas, ir sazaļojušas, tad droši vien tas kaifs ir vēl 4 reizes lielāks, bet arī ticu, ka turistu pieplūdums tajā mirklī arī ir kaut kādas 4 līdz 10 reizes lielāks, ka droši vien pa tām ieliņām nemaz nevar paiet Montmartrē, jo viss ir pilns turistiem. Ja jau tagad bija tādi, kas filmējās pie tiem noteiktajām ieliņām. Viss, es savu monologu nobliezis. 5. sērija noslēgusies, Francijas brauciens ir beidzies un tiksimies tad jau kādā no nākošajiem video. Tā.